Vēl vienu fragmentu es gribu nospēlēt, kur bija runa vairs ne par prezidentu Trumpu, bet par prezidentu, kā jūs viņu saucat, prezidentu Putinu. So I don't think President Putin would have any intention to start a war with NATO. Vai es pareizi saprotu, ka Latvijas ārlietu ministre pateica, ka Putinam nav nolūks uzbrukt NATO? Jā, tāpēc, ka jautājums bija, vai Putins gatavojas uzbrukt NATO. Un mana atbilde ir, ne, Putins neuzbruks NATO, negatavojas uzbrukt NATO, jo pirmkārt, šobrīd mēs skaidri redzam, viņiem nav tādu spēju. Krievijas pusē, vismaz cik tālu tas attiecas uz ziemeļaustrumiem, bet otrkārt arī tas būtu pilnīgi cita veida karš. Tas, ko man visbiežāk jautā draugi, satikt gan pašvaldību vadītāji šodien, normāli cilvēki, sporta klubā un tā tālāk ir. Vai mums Nenormāli neprasa? Vai mums uzbruks? Nē, bet tā, mēs neesam normāli, mēs esam valdībā, ja? Bet normāli cilvēki... To jūs pateicāt? Bet tā ir. Brāļškums, tātad jums jautā un jūs atbildat? Bet tas, ko cilvēki prasa, vai mums uzbruks? Un mana atbilde ir, ziniet, mums jau uzbruk zem tā konvencionālā kara. Protams. Mums visu laiku, mums ir kiberuzbrukumi pastāvīgi, mums ir testēšana, ko mēs varam ar dažādiem citādiem Bet par to neviens nestrīdās. Tā ir informatīvā bet es skatos, ko Vērniņkungs Vara Bungās raksta. Viņš saka, hei, mums pretdronu sistēmās vajag pilnīgi citu izrāvienu. Paklausiet. Un viņš normāli to uzraksta. Un kā mēs tiksim galā pirmām kārtām ar šiem jau notiekošo karu pret mums, lielā mērā būs atkarīgs arī mūsu pašu visu spēja tikt galā ar reāliem draudiem.